Godātie kolēģi, lūkšu vēl vienreiz jūsu uzmanību par vēl trešo ar iepriekšējām divām jomām nesaistītu priekšlikumu. Šis priekšlikums paredz dot iespēju vecākiem, kuru bērni ir piedzimuši nedzīvi, atvadīties no šī bērna cilvēka cienīgā veidā. Šobrīd, atbilstoši normatīviem aktiem, bērni, kur dzimuši līdz 22. grūtniecības nedēļai un kuru svars nesasniedz 500 gramus, faktiski netiek uzskatīti par kaut ko tādu, no kā būtu vērts atvadīties vai par ko būtu vērts sērot. Taču praksē gandrīz 15% vecāku saskars ar šādām situācijām, un tikai viņi ir tie, kuri var pieņemt lēmumu, vai un kā viņi šādā situācijā vēlas rīkoties. Šobrīd jāsaka, ka šie bērni pazūd bez pēdām. Es varētu pateikt šeit no tribīnas, kur viņi nonāk, bet man mēli negriežas to teikt. Taču plānot un gribēt bērnu zaudējumus, neatkarīgi no grūtniecības pārtraukšanas vai pārtraukšanās laika un iemesliem, ir būtisks emocionāls trieciens vecākiem un var atstāt ietekmi gan uz viņu psihisko, gan emocionālo veselību. Savukārt veselība ir ne tikai fiziska, bet arī garīga. Mēs mēdzam norobežoties, mēs mēdzam ignorēt savu līdzcilvēku sāpes, mēs mēdzam teikt, ka tur jau nav ko pārdzīvot, tur nav no kā atvadīties, tur nekā nav, bet tas jau nemaina šo cilvēku iekšējās izjūtas. Tas maina tikai to, ka viņi nevar ar tām dalīties, nevar tās izpaust un faktiski arī nevar no tām atbrīvoties. Šobrīd pieredze Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā rāda, ka vecākiem gan tūlīt pēc bēdīgā notikuma, gan arī paejot kādam laika periodam, ir ļoti svarīga cieņpilna attieksme pret viņu gaidīto, bet nesagaidīto bērnu mirstīgajām atliekām. Vairāk informācijas jau šobrīd jūs varat apskatīt Dvēseli Dārzs LV. Arī pasaulē prakse ir tāda, ka neatkarīgi no grūtniecības nedēļas vecākiem ir iespējams, ja viņi to vēlas, saņemt un apglabāt savus bojā gājušos bērnus. Šāda praksa pastāv Īrijā, Anglijā, Vācijā, arī Amerikas Savienotajās valstīs. Līdzīgi, piemēram, Somijā, neatkarīgi no grūtniecības nedēļas, vecāki tiek informēti par to, kurā vietā viņu bērns tiek apglabāts, un viņiem ir iespēja rīkoties atbilstoši savai sirdī un savām vēlmēm. Šāds priekšlikums, ko esam iesnieguši ar kolēģi, atbilst arī Eiropas komisijas regulai numur 328/2011, kur nedzīvi dzimis bērns ir definēts kā augļa nāve pirms augļī pilnīgas izstumšanas vai izņemšanas no mātes neatkarīgi no grūtniecības ilguma. Tāpēc kolēģis lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu un paredzēt, ka tikai un vienīgi vecāki ir tie, kuri pasaka, vai viņi vēlas vai nevēlas savu mirušo bērnu apglabāt, un tas nav saistīts ne ar nedēļām, ne ar gramiem, bet ar cilvēku vajadzībām. Paldies!